Sveiki, braucam ar vilcienu Rīga-Gulbene. Pabraucam garām bijušam Dzelzavas pieturas punktam, lūk. Un drīz jau būs Gulbene. Lūk, jaunā pietura Jaungulbene. Kāpj, kāpj. Un jau braucam pa Gulbeni, tātad tūlīt būsim klāt. Итак, приезжаем на станцию Гулбене. Вот какая быстрая поездка у нас была. 3 часа всего лишь с несколькими минутами. Тут уже ждет нас Банитис. И с приездом. Ох, какая тут станция. Un tā esam atbraukuši Gulbenē. Vilciens brauc 3 stundas un 40 minūtes no Rīgas līdz Gulbenē, tā kā tiešām ļoti ātri un ērti, tikpat ātri, cik ar autobusu. Bet mūs vēl gaida ekskursija, jo šodien es šeit ierados tāpēc, ka ceru, tā bija paredzēts, ka būs speciālā ekskursija, un man liekas, te jau pulcējas cilvēki, tad te arī būs. Gulbenes dzelzceļa stacija pašreiz izskatās šāda. Te tagad ir ierīkota izstāde Dzelzceļš un tvaiks. Tā kā te ir diezgan rosība. Lūk šī izstāde, un es ceru, ka arī mums tur kaut ko parādīs. Tā šī ekspozīcija ir par maksu 6,50 pieaugušiem. Jauki, vai ne? Kāda rosība. Kāda izskatās šeit uzgaidāmā telpa. Būs jāuzlādējas, lai pietiek enerģijas. Prieks, ka tiešām stacija ir šādi ieguvusi otru elpu, un īpaši tāpēc, ka Gulbene ir mana bērnības vieta. Un šo staciju es atceros no 70. gadiem. Tagad te ir viss kaut kas. Šeit kādreiz bija kase, ja nemaldos, līdz 2006. gadam. Pat uzraksts vēl no тем laikiem. А здесь, наверное, ты сам можешь водить поезд. Jā, mašīnista reakcija, lūk. Tu vari pārbaudīt savu mašīnista reakciju. Šeit ir foto no Bānīša vēstures. Un te ir modeļi. Un kas tad te? Te ir ielu dzelzceļš. Lūk, te mēs esam pie stacijas. Šādi izskatās stacijas laukums, un lūk stacija no pilsētas puses. Un redziet, Gulbenē vilcieniņš brauc arī pat pa pilsētas ielām. Это экскурсионный поезд по городу. Gids. Te arī ekolains ir ieradies. Bet ar vilcienu var ātrāk pat atbraukt nekā rīta autobusu no Рīgas. Jā. Тут гид рассказывал, что это здание вокзала построено в 1920-х годах, то есть 100 лет назад при Латвии. И во Второй мировой войне разгромлено, но потом в течение 3 лет восстановлено. И скоро там, в 49-м, по-моему, сказал году, также тут был открыт автовокзал. Но вот почему-то в 90-е они уже больше не прижились,
И для автовокзала построили отдельное небольшое здание. Вон тут autoosta. O, kas tur pa sajietu vēl? Moči, vai? Vispār te tāda rosība pie stacijas. Prieks, ka te tiešām atgriezta tāda otrā dzīvība. Tiešām liels приекс. Радость, что вот у этого вокзала действительно возвращена вторая жизнь. И в поезде было 60 пассажиров до Gulbena. Un lūk, bānītis ir jau piebraucis, 3 vagoniņi būs. Šādi izskatās mazbānīša depo. Nu, un tas ir Placliešu dzelzceļa depo, bet es neesmu pārliecināts, vai tur kaut kas funkcionē. Lai gan крава обгрузība vēl notiek šajā stacijā. Тут тоже можно провести экскурсию в этом депо узкоколейное ЖД. Oho, izskatās, ka tie baikeri brauks ar bānīti. Un tie ir kaut kādi ārzemnieki, igauņi visdrīzāk. Redziet, kā? Тут даже с Эстонии приезжают, чтобы прокатиться вот этим составом. Да, какие-то эстонские байкери. Lūk, te jau notiek iekāpšana. Bānīša zeme. Nomainījušies uzraksti uz vagoniem. Un lūk, kāda lokomotīve. Ferdinands. Вот какой, как это, паровоз, да? Nu, kāpjam iekšā. Diezgan pilns jau. Nu, lūk, vietiņa pie loga. Logs gan aizsīdis. Citus pat aizsūtīja prom, kas nebija ekskursija. Šeit vispār kabina tik vagonus, cik vajadzīgs. Piemēram, mums ekskursija ir viens vagons, tiem baikariem arī, kā redz, ir atsevišķs vagons, un pārējiem pasažieriem vēl viens vagons, bet viņus var piekabināt līdz pat 5. Man liekas, ir pēdējā šāda tipa ekskursijas, un tad ir jau Ziemassvētku pasākumi sākās. Atrakcijas, jā. Es stāsta, kad braucienam turpat pakaļ vajag 10 kubus malkas. Un tā braucam. Смотрю, даже российские вагоны до сюда доехали. Тишая ceļš uz Spitālovu. Stirniņas. Te teica, ka varēs redzēt zvērus droši vien, nu var tiešām arī. Nu, lūk, tāda te žūžināšanās nepilna pusstundu. Nu, jau pavisam drīz būsim Stāmerienā. Nu, ko? Jau ierodamies Stāmerienā. Kas te mūs sagaida? Ko daudz fotogrāfu. Lūk, te baikeri pavisam pilns. Lūk, viņiem pat rezervēts. Nu redziet, cik te daudzi kāpj ārā. Arī no pirmā vagona daudzi. Šeit mēs arī no Bānīša atvedāmies un tālāk brauksim tiešām ar šitajiem mazajiem busiņiem. Прощаемся с Банитис. И он поедет дальше на Alūksni. Svilpienu nokavēju. Bet varam redzēt, kā Bānītis aizbrauc. Jā, tā aizskrēja, ka mēs nepamanījām.
Skaisti. Vēl pamāja. Šī vieta kādreiz saucās Vārgaļi. Vajā gadā, Stāmerienas vārds arī šai vietai. Turpat jau. Jāteic, ka šeit ir tiešām tā kā tāda sava vietējā republika. Šeit ir Stāmerienas pagasta centrs, un mēs brauksim uz Muižas centru. Jā, bet mēs autobus. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca. Nu, lūk, uz šādu jauku vietu mēs atbraucām. Te ir restorāns Sonāte, un ekskursijas programmā ir paredzētas šeit pusdienas. Drusciņ gan saulīte noslēpās, bet gan jau atkal parādīsies. Oho! Cilvēki sajūsmā saka, ka ideāli. Lūk, kā šeit izskatās. Lūk. Paldies Sonātei, ļoti garšīgas pusdienas. Cik jauki, ka šeit ir tāda vieta pašā ezera krastā. Lūk. Tādā senlaicīgā ēkā. Pat stārķa līgzda, tikai stārķi jau aizlidojuši. Lūk, un pat šeit šķiro atkritumus. Un tā te izskatās pļāviņa pie šī kompleksa, Šūpoles. Tur laikam pat ir kāda atpūtas vieta pie ezera. Nu, un tagad dosimies uz pili. Nu, šis ir Stāmerienas Muižas parks. Te kaut kāda izstāde pat ir. Lūk, kāds te sens baļķis. Te fotografē. Izskatās, ka tā pils pavisam nesen ir restaurēta. Lūk, kā izskatījās dažādos laikos. Cik gan te ir daudz apmeklētāju, arī šodien bez mums. Un lūk, te jau pati pils. Nu, no šīs puses jau pavisam skaisti. O, te pat mūzika skan, fantastika. Nu, lūk, pils no priekšas. Kāds plašs pagalms. Nu, te jau tā kā ārzemēs, kaut kur nepavisam nekā Latvijā. Lūk, pils pretskats. Un tā mūsu ekskursijas grupa, ne visi. Un šeit, kā redzam, ir pils ēkas un parks. Oho. Tieši tāpēc pils ir burvīga ar to, ka viņi nav mūzejas, drīkst pasēdēs pultiņās apgulties, jā? Ļaujiet sev pilī notikt, jā. Jā, oriģinālās kāpnes no varām laikiem. Laiks pabraukāt, padomāt, paskaitīt uz Latvijas skaistajiem krūmiem. Jā, nu kā, ainaviski, ja kaut kā tas dzelzceļas, mums vispār tie iemesli ir nevis tikai tādēļ, ka smuki izskatās, sevišķi no ārpus. Kā es saku, tā kā tāda cukurlastē, vai Disneylandas, ja, miniatūras mazā pils.
Bet tādi ir arī pils vēsturiskie stāsti, jo Boris Volfs un viņa sieva, itāļu kamerciedātāja, Brāmsa mūža nogales pēdējā mūža mīlestība, kad viņi šeit dzīvo, viņiem ir divas meitas, Aleksandra un Olga, kad ceļ šo pili, jo iepriekšējo dzīvājumu ēku 5. gada revolūcijā nodedzina. Tas ir tas laiks, kad vispār Eiropā romantisms, mākslā, kultūrā, arhitektūrā, dzīvesveidā, ja nu ir ļoti uzplaucis. Un tāpēc tas ir tas ar to vēsturisko laiku. Jaunieši, vecie varbūt zina, bet jaunieši romantisms, kā kultūras un kā dzīvesveida forma nav kā mūsdienās izpratne Valentīna dienā, sarkana roza un Rafaelo konfliktas. Nē, romantisms nav nekāds cukurs, jauns saldējs un likīgi. Nē, tā ir gaisma. Tas ir emocijas, tas ir vienpatis, kurš cīnās ar pasaules, ja, draņķībām, un tās ir, ja, kad asins kūsā un kad tu mākslā un literatūrā izliet savas vēseles un sajūtas. Nu, lūk, jaunās pilsītē. Kari ir aiznesuši, baroni ir aizveduši vai no Sicīliju, vai no Sarkēta, padomju. Un tad ir episka. Un tā, pēc neilga pastāsta mēs dodamies paši pastaigā pa šo pili. Šeit var visu staigāt. Pils ir celta 20. gadsimta sākumā, 1908. gadā, jo agrākā pils tika nodedzināta revolūcijā, eklektisma stilā. Un 90. 0. viņa bija iznomāta kādam, kurš neko daudz te nav darījis. Un kopš 16. gada atkal pieder pašvaldībai. Tā kā tikai pašos pēdējos gados, var teikt, ir iesākta restaurācija, ir izrestaurēta ārpuse un jumts, bet vēl negluži iekštelpas. Tāpēc iekštelpas vēl nav tajā labākajā stāvoklī. Padomju laikos šeit bija dažādi kantori un arī tehnikums un sofos. Teica, ka te nav muzejs, varot arī aiztikt, tikai, nu nezinu, spēlēt, laikam nedrīkst tomēr. O, bānītis. Oho. Lūk, te var apmeklēt balkonu. Lūk, kāds ģerbonis. Un pils pašreizējā izskatā ir atvērta tikai no 22. gada. Tātad mēs esam vieni no pirmajiem. Un šeit smaržo pēc kafijas. Tepat var dabūt kafiju. Lūk, kā te viss izskatās. Jā, padomju laikos te bijuši dažādi kantori, bet šis pulkstenis ir ejošs un pie tam rāda pareizi. Oho. Barons Volfs te ir dzīvojis ar ģimeni. Un šeit, cik saprotu, ir viņa raduraksti. Lūk, cik kupla ģimene. Bērnistaba. Nu, jauki. Es šeit esmu bijis 14. gadā. Toreiz vēl nebija tā restaurācijas sākta, un tiešām tas stāvoklis izskatījās diezgan bēdīgs pilī. Šeit, lūk, var šahu spēlēt. Te ir šaha figūras. Diezgan smagas esot. Kādas grēznas. Tepat tos mākslas darbus pārdod, lūk, cenas. Šeit gan ir skaisti. Lūk, kāds balkons, kā kādreiz dzīvoja cilvēki.
Liekas tādā mierā, harmonijā. Te skats uz ezeru. Tur arī varētu aiziet. Tie arī diezgan jauki, vai ne? Tā kā guļamistaba. Te ir bēniņi. Te pat ir izstāde. Lūk arī pateicības grāmata. Un te vēl lejā tāda zāle, te gan smuki izskatās. Kas te par koncertu? Paskat, kas te ir. Te taču esā koncerti. Pat vesels koncerts sanāk. Nu, fantastika. Padomā tikai. Te tiešām brīnuma lietas notiek. Jauni un veci te nāk. Kur šeit vēl ir daudz tā. Nu šī jau ir tā telpa, kur mēs ienācām. Lūk, tāda grāmata arī ir. Atrastā Latvija. Ir arī mūžas Latvijā. Un šeit, ir bijis kases lodziņš, kur visi stāvējuši pēc algas. Kā pasmējās agrāko laiku bankomāts. Lūk, darba laiks, ieejas maksa 6 eiro. Pils atvērta katru dienu, bet mums jau tas viss ir iekļauts ekskursijas cenā. Domāju, tiešām izdevīgi. Jo tik daudz lietas var pie reizes apskatīt, un galvenais, kad ar vilcienu izbraukt. Kur romantiski. Un lūk, pils no sētas puses. Skaisti. Šie esot spēka koki, kas tā sauguši kopā. Te gan ir kāds neparasts veidojums. Un šeit ir teju idiliska ezera piekraste. Lūk, mūsdienu Latvijas lauku ainava, bet ļoti skaista. Otrā pusē māja. Vienkārši brīnišķīgi. Un šeit ir pils, un te man ir jāiet atpakaļ uz autobusu. Lūk, braucam prom. Nekas. Kas tad? Jā, teica, vietas gleznainas. Jau rudens celte parādās.
Tagad esam atbraukuši pie vienas zemnieku saimniecības. O, kā konfekte. Tas vārds patīk. Tā, mūs te sagaida suns. Nē, nu tiešām. Lūk, kāda fantastiska saimniecība, pakalnieši. Šeit ražo sierus un ir plānota sieru degustācija. Var arī nopirkt. Lūk, kā šeit Latvijas nomalē izskatās zemnieku saimniecība. Это крестьянское хозяйство Поколныши. Здесь, на окраине Латвии. Видите, как тут все красиво выглядит. Smarža laba. Palikuši pie roku darba. Ir jauki, kad ir tik lielas grupas, bet otrs varēs ļoti grūti strādāt. Ja? Ar mazāk cilvēkiem, ar vairāk kā komunicēt un Balvas, pateicības projekti. O, šeit atkal mūzika. Tur bija augstā žāvēšana. Tas pavisam jauns aparāts, tāds ienācis tirgu. 3 diennaktis jāžāvē, un produkts zaudēja 90% svara, viņš faktiski izžūst. Var jebkuru dārzeni, augus, visu kaut ko var izžāvēt. Un tāds tagad ir pieprasīts. Un te jau var redzēt sīrus. Kādi grozi. Šī ir degustācijas telpa. Arī Eiropas atbalsts. Te viņi uzņem dažādus ekskursantus, grupas. O, šitais var būt mums. Šī siena izveidojās tā, ka tika ielikts sludinājums, kas var atdot savus vecos grozus, un tā pa viena nedēļas nogali tā siena izveidojās. Jā, nosēdināja mūs pie galdiem. Šeit ir arī interesants dārs. Visu gan laikā mums neparādīs, jo vienkārši arī drīz būs jābrauc. Bet te esot arī dīķis ar 9 šķirņu ūdensrozēm. Kāda interesanta, tā kā pirtiņa izskatās. Sirsniņa māja. Nu, ļoti akurāti un iekopti. Nu, un šeit tad arī ir tās ūdensrozes. Kā sapratu, parasti viņām sezona jau šī laikā beidzoties, bet tā kā vēl joprojām ir silts, tad viņas te vēl ir sastopamas. O, te vēl citi arī atnāca, bet suns pavada. Suns visu uzrauga. Un te vēl arī kaķis. Bet mums stāstīja, ja suns ierauga, ka kāds glauda kaķi, tad tas suns kožot kaķim. Lūk, cik daudz puķes, kā jau latviešu sētā. Skaisti, vai ne? Viņiem arī saules baterijas, no kurienes vasarā viņi ņem elektrību. Lūk, kāda sēta. Es domāju, ka ekskursija šī ir ļoti jauka. Tieši tā, ka te, teiksim,
uz vietas ar autobusu aizved. Un arī uz tādām interesantām vietām visu pastāsta, var nogaršot. Tiešām esam pēduši, bet ne pārēdušies. Braucam uz Vecgulbenes mūžu, burtiski 5 minūtes ārā izkāpsim, ja? Labi? Jā. Tur jūs noskaidrosiet. Ko jauki te vēl pamāja mums. Puisis ar bērniem. Un pēdējais pieturas punkts pie Vecgulbenes pils. Burtiski uz 5 minūtēm. Te ir vairākas daļas, šī ir atjaunota, šī ir sarkanā vecā, kas diemžēl nav atjaunota. Un tur vēl ir jaunais komplekss. Mēs te esam bijuši pirms kādiem gadiem. Te bija skaists pilskomplekss. Barons Volfs un ļoti izkopti dārzi, bet diemžēl nekas daudz nav saglabājies. Tur vēl ir ēkas. Tātad šis ir Vecgulbenes mūžas centrs, uz kura pamata ir veidojusies Gulbenes pilsēta. Vēl vienu gabalu no Vecgulbenes mūžas uz Mandoras pusi, to nosauca par Jaungulbeni, un tad šī bija Vecgulbene. Bet Gulbene ir vecais latgaļu nosaukums, pie kura atgriezās 1928. gadā, kad gulbenieši. Nu, un tā dodamies atkal uz busiņiem, jo pavisam drīz jau ir vilciens uz Rīgu 6:03. Nu, laiks nu skaists, vai ne? Brīnišķīga ekskursija. Luterāņu baznīca un parks. Te ir Gulbenes ūdenskritums tur. Lūk, cik skaista ir Gulbene. Tagad izbraucam cauri Gulbenes centram un brauksim uz staciju. Strūklaka. Cik skaisti gaišajā laikā izskatās. Šeit ir viesnīca Gulbene. Un te būs jaunatnes parks. Un parka otrajā pusē es kādreiz bērnībā dzīvoju. Man jau ir video, kur tas ir parādīts. Par pašu Gulbenes pilsētu man ir arī daži citi video, kurus jūs droši vien bez grūtībām varat atrast. Tagad iegriezāmies uz staciju. Dzelzceļa iela. Un tā ekskursija beigusies, un tūlīt jau mūsu vilciens un brauksim atpakaļ uz Rīgu. Uz Gulbeni ar vilcienu var aizbraukt 3 reizes nedēļā, piekdienas vakaros, sestdienās un svētdienās. Es pajautāju arī mājas saimniecei, vai tam ir nozīme vietējiem iedzīvotājiem, ka šeit brauc vilciens no Rīgas. Teicu, nu ļoti liela. Jo viņiem arī ekskursijas tas dod apgrozību, turistus un tā. Kā mēs redzam, te arī vietējie izmanto vilcienu visnotaļ aktīvi. Notiek jau iekāpšana, tiesa gan vēl nav pienācis bānītis.
Ja Bānītis ir ar tvaika lokomotīvi, tad viņš pienāk burtiski dažas minūtes pirms šī vilciena attiešanas. Un arī pārējās sestdienas, skatos, 17:55 pienāk. Bet uz Rīgu lūk jau 6:03. E-biļete Gulbene Rīga ar vilcienu maksā tikai 7,65 €, kas ir lētāk kā ar autobusu. Oho, kā nāk! Un tur jau brauc arī Bānītis. Nu redziet, cik amizanti izskatās tāds maziņš. Maza lokomotīvīte un vēl mazāki vagoniņi. Nu lūk, tas arī savlaicīgi ierodas. Izskatās kā ar visiem baikeriem. Lokomotīvi sauc Ferdinands. Un tā ir no Igaunijas. Oho. Te droši vien arī būs uz Rīgas vilcienu. Jā, te ir diezgan. Nu, ar to es arī atvados šajā braucienā. На этим я и прощаюсь. С этим на этот раз пожелаю вам всего доброго и до новых встреч. Visu labu jums vēlu un uz jaunām tikšanās reizēm. Ar Dievu un ar mieru.